Pirms 20 gadiem interneta pieslēgums tika uzskatīts par ekskluzīvu pakalpojumu. Tas pārsvarā bija pieejams skolās, bibliotēkās vai valsts iestādēs. Mūsdienās situācija ir krasi mainījusies, un internets, kā arī ar to saistītie pakalpojumi, ir kļuvuši par neatņemamu mūsu dzīves daļu un pieejami gandrīz ikvienā mājvietā. Lai veicinātu reģionu konkurētspēju un nodrošinātu kvalitatīva interneta pieejamību, pēdējos gados ar Eiropas Savienības fondu finansējumu lauku teritorijās tiek izbūvēts jauns, platjoslas optiskā interneta tīkls. Tas nozīmē, ka kvalitatīvs internets pieejams arī tajās Latvijas vietās, kur iepriekš pieslēgums šķita neiespējams. Līdz 2023. gada beigām izbūvēti vairāk nekā 3600 km optiskā tīkla trases, izveidoti 460 pieslēguma punkti operatoriem, kā arī radīta iespēja nodrošināt ātra interneta pakalpojumus vairāk nekā 136 000 mājsaimniecību. Platjoslas optiskā tīkla izbūves projekts aizsākās 2012. gadā, paredzot izbūvēt tīklu Latvijas novados, kur salīdzinoši nelielā iedzīvotāju skaita dēļ elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēji neveidoja savu optiskā tīkla infrastruktūru dārgo izmaksu dēļ. Šobrīd platjoslas tīkls izbūvēts kopumā 300 teritorijās. Ātrs internets sniedz ieguvumus gan valsts pārvaldei, kas kļūst sabiedrībai arvien vieglāk un ērtāk sasniedzama caur elektroniskajiem pakalpojumiem, gan iedzīvotājiem. Tai skaitā, radot iespēju sazināties ar iestādēm, piekļūt kvalitatīvai izglītībai un iespējai strādāt attālināti. Savukārt uzņēmējiem tas ļauj attīstīt e-komerciju un būvēt mūsdienīgas ražotnes, kurās iekārtu darbu uzrauga vai darbina, izmantojot jaudīgu datu pārraidi. Skolā mēs izmantojam ļoti daudz datortehniku un ir iespēja pieslēgties vairāk kā 100 datoriem vienlaicīgi un strādāt gan skolas darbiniekiem, skolotājiem, gan arī skolēniem dažādos kabinetos. Un nebija optiskais internets, tikām stundās. Bieži vien bija tā, kad nāca stundu uz beigām, tad kāds no skolēniem tikai varēja pieslēgties attiecīgajai platformai vai sistēmai. Tā klase, kur ātrāk sāktu strādāt, varētu strādāt, bet tā, kur vēlāk sāktu, tiem būtu problēmas ar piekļuvi internetam. Tad šobrīd to var izdarīt pāris minūšu laikā, nav problēma.